Sveiki, fotodraugi! Kā jau aprakstā redzēju, tad šodienas tēmu es pastāstīšu par attēlām, par savu fotoattēlu asuma uzlabošanu, jeb sharpening. Kā jau aprakstā rakstīts, tur ir daudz, Photoshopā ir daudz veidu, kā to var darīt, bet es izmantoju visvairāk trešo, kas saucās filtrs Hypās. To es arī parādīšu, kā es izmantoju. Hypās man vislabāk patīk izmantot, jo tādā veidā tas nav destruktīvs un es varu pieregulēt arī pēc filtra uzstādīšanas, asuma pieregulēšanas vairāk, drusciņi mazāk, un viņš nav, kā teikt, iecepts jau attiecīgajā attēlā. Tātad, kā redzams Photoshopā, te ir parauga attēls ar rūķiem, mums ir viens slānis, jeb layers, lai to darītu, tad viņš ir jānokopē, var darīt ar taustiņu kombināciju Ctrl-J. Man patīk uzvilkt uz plusiņu un nokopēt slāni. Izvēlamies jauno slāni. Ejam uz filtri, Others, Hypās. Un parādās settingos, uzstādījumos mums ir pikseļu rādījus. Pēc manas pieredzes parasti ir kaut kur no 0,5 līdz 4,2. Es esmu licis atkarībā no attēla izmēra, kvalitātes un vajadzībām, bet vidēji man ir, tā kā man ir 24 megapikseļi kamerā, 4000 x 6000 pikseļi, tad 90% gadījumos man ir, es parasti jau ir vajadzība asumu mainīt, tad uz 1,3. Bet tagad paskatīsimies, ar bultiņām es eju uz leju un samazinu, un ko tad mēs skatāmies šeit? Tagad pelēkajā attēlā skatāmies, palielinām pikseļu rādījusu, kamēr parādās kontūrs, parādās attēla kontūrs. Un tā var viegli pārspīlēt. Tikko viegli parādās, tad tā jāpiešaujās, jāpatrenējās, kā kuram tas patīk. Bet es saku, man uz 1,3, pabraukšu apakaļ, 1,3, tā jau liekas, ka tagad kontūrs parādās un parasti ir labs asums uzregulēts. Bet tagad demonstrācijas nolūkos es uzlikšu uz 2,2, lai būtu drusciņi pārspīlēts. Un tad spiežam OK. Un tagad nomainām blending modu, jeb sajaukšanās režīmu uz overlay. Un gatavs. Var izmantot overlay, soft light vai hard light. Es parasti izmantoju overlay. Un tagad piezumēsim tuvāk un pastīsimies, ko tad mums tas izdarīs. Tagad es izslēgšu slāni un skatāmies uz bārdu vai uz acīm rūķu vai uz šī aciņas tekstūru. Tagad nav uzlabotais un tagad ieslēgts slānis. Skatāmies uz acu tekstūru. Nav. Var skatīties arī uz šeit, uz pušķīti. Un asums parādās, un bārda arī tagad nav. Un tagad ir, protams, par daudz varbūt. Bet mēs varam, šeit ir vēl ko mēs varam regulēt. Tagad parasti pārspīlējās, kā jau parasti mums patīk visu kaut ko pārspīlēt. Un tad var izmantot veco labo draugu opacity, jeb caurspīdīgumu, kas tāpatās tagad nav efekts. Efekts ir 50%. 100%. Parasti es tagad, ja pārspīlēju kaut kur ap 70, varbūt, ka būs labi, ja man ir pārspīlēts drusciņi. Ejam uz pilnu skatu. Un tas izskatās. Nav, asums ir. Nav jau daudz vajadzīgs, viss jau slēpjās sīkumos. Un šādā veidā es ar Hypās varu pieregulēt, un man ir gatavs uzlabots attēls. Man patīk darīt daudz lietas automātiski, ja man katrā bildē ir kaut kas viens tas pats jādara, tas ir garlaicīgi, tur kopēt, filtrs, Hypās, regulēt, pēc tam overlay, likt uz overlay. Es parādīšu, es to daru, es uztaisīšu, esmu automatizācija action, savu, izdzesīsim mūsu darbiņu ārā. Mums ir izvēlēts slānis, un tad es uztaisīšu automātiku, izvēlos action, zem manām actionām ir sharpen. Un es palaižu action, viņš man nodublē slāni, izvēlās filtru, uzliek uz divnieku, uzliksim uz 2,2, lai mums tā kā mums bija, es piespiežu OK, viņš automātiski nomaina uz overlay un darbiņš izdarīts. Viss tas pats, kas bija, redziet, mums ir izdarīts, un es tik pats varu bišķi pieregulēt uz 70%, lai nav pārspīlēts, piemēram, un viss izdarīts.
Nu, tā es to daru. Un ceru, ka jums patika. Nu, ja patika, varbūt nākošais skatīsimies kaut ko citu. Nu, ja tā, tad tā.